Labdien! Es esmu Dace Rolova, psiholoģijas maģistre, un jau vairāk kā 25 gadus esmu arī hipnoterapeite, un pēdējos 10 gadus aktīvi nodarbojos ar apziņas aktivizācijas tehnikām. Kas veicināja domu veidot šādu semināru un tieši par šādu tēmu? Gadu gadiem, katru nedēļu savā kabinetā, es dzirdu sūdzības. Man galvā ir putra, domas skrien kā sacīkšu auto. Bieži apmulstu, bieži rasols galvā, bieži man ir pilnīgi kā šībers priekšā. Nezinu, ko ar to darīt. Un strādājot ar šādiem klientiem, esmu sapratusi, ka ir vajadzīgs kurs vai seminārs, kurā es centīšos dot teorētisku pamatojumu, balstoties uz neiroloģiju un fizioloģijas pētījumiem, lai izskaidrotu, kāpēc tā notiek jūsu smadzenēs un kā palīdzēt sev restartēties un atjaunoties. Šo semināru esmu veidojis vadoties pēc uzmanības, noturības, motivācijas un gaidīšanas principiem. Kādi tad tie ir? Šis ir aktuāls temats mūsu laikmetā - noturība, uzmanības noturība, kad uzmanība ir kļuvusi mums kā vērtīga valūta. Seminārs ir sadalīts vairākās daļās, lai to klausoties izdalītos dopamīns, jo saikne starp dopamīnu un spēju koncentrēties ir tieša. Ja seminārs būtu vienā lielā video, jūsu dopamīna izdala būtu daudz mazāka, gandarījums būtu tikai pēc visa milzīgā kursa noklausīšanās. Dopamīna galvenā funkcija ir motivācija un gaidīšana, mērķa izvirzīšana, sasniegšana un apbalvojuma saņemšana. Sasniegumu un apbalvojumu princips. Tas ir neirotransmisters, kas smadzenēm saka, šis ir svarīgi, pievērs uzmanību, jo beigās būs apbalvojums. Un semināra beigās būs atlīdzība 2 apziņas aktivizācijas tehnikas. Būtu tad jāsāk ar ko? Kā jūs nonākat pie šīm sajūtām, kuras dēvē par psihosomātiskām sajūtām? Tas ir termins, ko dēvē kā migla galvā. Nav tas medicīniska diagnoze, bet gan simptomu kopums, kas izpaužas kā apjukums, aizmāšība, grūtības koncentrēties un garīgs nogurums. Raugoties no psihosomātikas punkta, šis stāvoklis bieži ir ķermeņa aizsarga funkcija, tieši uz šo emocionālo pārslodzi. Un tad tu sev saki, es negribu redzēt vai saprast to, kas notiek manā dzīvē. Migla kalpo kā filtrs, kas pasargā no pārāk sakāpināts informācijas apstrādes. Migla galvā ir viens no pirmajiem un spilgtākajiem izdegšanas sindromiem. Tas notiek, kad dopamīna un serotonīna rezerves ir pilnīgi izsmeltas. Un bez dopamīna smadzenām nav degvielas. Lai noturētu uzmanību uz vienu domu, vienu objektu, vienu darbību, rodās sadrumstalotība. Un daudzi saka, dūmaka galvā. Es gribētu patreiz jums piedāvāt mazu praktisku uzdevumu. Novērtējiet savus psihosomātiskās sajūtas. Lūk, šo miglu galvā, putru galvā, kā nu katrs jūs to saucat. Skalā no 10 līdz 100. Kā termometrā. Kur pie 100 jūs sajūta būtu tik spēcīga, ka jālūdz medicīniska palīdzība. Sāksim darbu. Apsēdies ar taisnu muguru, darba pozā, kājas atbalsts pret grīdu. Var ievilkt dziļi gaisu un lēnām izpūst.
Pievērt acis, sajust sevi un sajust lūk šo savu psihosomātisko izjūtu. Ļoti labi, paldies! Un nogradējiet to lūk no 10 līdz 100 un atzīmējiet. Atzīmējiet, jo mēs pie tā vēl atgriezīsimies.